tagad tu pieņemsi svarā vēl ātrāk. Kas nozīmē, ka tu atgūsti svaru un tu atgūsti viņu ar jonu. Vienkārši ievērot kaloriju deficītu, lai zaudētu svaru, ir ekvivalents ātro kredītu ņemšanai, tad, ja tev ir finansiāls problēmas. Ļauj man paskaidrot. Ja tu vienkārši neko nemainot uzturēt, tu ēd to pašu, ko tu ēd, tur bišķi maķītes, bišķi mammas, kartupe, vienalga, tu ēd, jebko, ko tu ēd, un tu ievēro deficītu, lai zaudētu svaru, jo viss ir ar mēru. Ok, tu svaru zaudēs, man ar to problēma nav 100%, tu svaru tādā veidā var zaudēt. Bet, kas notiek? Tava vielmaiņa palielināsies, tāpēc, kad nav radīta šī hormonālā vide svaru zaudēšanai, kā rezultātā, principā, tu mēģini braukt uz priekšu ar norautu rokas bremzi. Un rezultātā ķermenis īsti nevar tikt tām rezervēm efektīvi klāt, un, lai kompensētu šo enerģijas trūkumu, vielmaiņa sāks kristies. Kas nozīmē, ka pēc tam, kad tu beidz ievērot šo kaloriju deficītu, tev ir jāēd mazāk nekā tu ēdi pirms tam, lai saglabātu savu iegūto svaru. Nē, ļauj man pareizāk pateikt. Tev ir, ja tu ēdīsi, cik tu ēdi pirms tam, tā kā pirms deficīta, tu ne tikai pieņemsies svarā, jo dienas beigās tas uzturs, ko tu ievēro iepriekš, tev lika pieņemsies svarā, bet tagad tu pieņemsies svarā vēl ātrāk. Kas nozīmē, ka tu atgūsti svaru un tu atgūsti viņu ar jonu vienkārši. Kāds ir izcinājums? Kā mēs ar to varam tikt galā? Pirmkārt, tu nevari ievērot vienkārši deficītu. Manā skatījumā labākā pieeja ir zemes ogļhidrātu uzturs, ketogēns uzturs, un šo uzturu kontekstos tiek izveidots deficīts. Īstenībā, ja tu ievēro šos uzturs, ja tu esi pietiekami apaļš, tev deficīts apzināts nav jāievēro, tu vienkārši samazinās apetīti, un deficīts izveidojas dabīgi, jo ķermenis var paņemt enerģiju no rezervēm, un līdz ar to tev negribās ēst. Tev nav jākož pirkstos, un šis vielmaiņas ātrums ir mazāk samazinājies pēc tam. Un numur 2 ir speciālas lietas, ko var darīt, lai to vielmaiņas ātrumu joprojām noturētu augstāku. Un plus, ja tu tam pieeji svaru zaudēšanai, nevis ar vienkārši, es nomocīšu kaloriju deficītu, bet ok, es piedomāšu pie savu uzturu, es pamanīšu, tas arī palīdzēs saglabāt ilgtermiņā kaut kādus labākus uzturu paradumus, kas, tad, kad tu beigsi ievērot deficītu, palīdzēs tev labāk arī noturēt to savu esošo svaru.